Radio Alise Plus programmas turpinājumā Ziņas bez robežām. Studijā Inga Zelča. Militārie izdevumi pasaulē pērn sasnieguši jaunu rekordu. 10. gadu pēc kārtas apsteidzot iepriekšējā gada tēriņus, pirmdien paziņoja Stokholmas Starptautiskais miera pētījuma institūts. Saskaņā ar ikgadējo institūta ziņojumu militāriem mērķiem domātie izdevumi 2024. gadā bija 2,72 triljoni ASV dolāru, jeb par 9,4% lielāki nekā 2023. gadā. Tas ir straujākais pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vismaz kopš augstā kara beigām. Militārie izdevumi pērn palielinājās visos pasaules reģionos, īpaši Eiropā un tuvajos austrumos. Karam Ukrainā turpinoties jau 3. gadu, militārie izdevumi Eiropā pieauga par 17%, līdz 693 miljārdiem dolāru. Tēriņi militārajām vajadzībām pērn kāpa visās Eiropas valstīs, izņemot Maltu. 6 nedēļas pirms pašvaldību vēlēšanām saņemti 94 signāli par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Vēsta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Būtiski pārkāpumi šajā periodā nav konstatēti. Visbiežāk pārbaudas notiek par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijā. Ir sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas par aizdomām, ka aģitācijai izmantots pašvaldību telpas, saziņas rīki vai transports ar aģitācijas reklāmām novietoto pašvaldības stāvvietā. Līdz šim partijas priekšvēlēšanu aģitācijai iztērējušas vai arī atbilstoši noslēgtajiem līgumiem drīzumā būs iztērējušas 1,2 miljonu eiro. Vislielākie izdevumi reklāmai pilsētvidē, presē vai interneta vidē. Plānots, ka nākotnē ceļošana pa Eiropu būs iespējama bez jebkāda dokumenta kabatā. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs kopā ar sadarbības partneriem šobrīd strādā pie Eiropas digitālās identitātes maka izveides. Tā ir mobilā lietotne, kurā cilvēks varēs ērti uzglabāt un nodot citiem savus datus. Arī citur Eiropā tiek strādāts pie šāda digitālā risinājuma. Persona pati varēs izvēlēties, kādus dokumentus tā gribēs glabāt savā digitālajā makā, tostarp medicīnas datus un izglītību apliecinošus dokumentus. Sekmīgi un plaši visos Latvijas novados un diasporā aizvadīta lielā talka. Ap 1500 vietas kļuvušas tīrākas un skaistākas. Lielās talkas rīkotāja komanda saka milzīgu paldies vairāk nekā 100 000 talciniekiem un visām Latvijas pašvaldībām. Neparastākie atkritumi šoreiz vairāk saistās ar vairāku ūdenstilpņu attīrīšanu, nesprāgusi aviācijas bumba Talsu ezerā, skrejritenis, stikli, armatūras elementi, plasmasas ragavas un dīvāns Juglas ezerā. Lielupē pie Jelgavas lielgabarīta tērauda atkritumi jau ierasti daudzās vietās atstātas riepas, par kādām santehnikas un mēbeļu izstrādājumam un sadzīves atkritumi. Apmēram pusi no reģistrētajām talkas vietām saistījās ar ainavas labiekārtošanu un citiem darbiem dabas un kopienas labā. Daudz viet Latvijā sastādīti košumkrūmu dārzi, puķu dobes, iekārtoti putnu būrīši, sakārtotas dabas takas, stiprināti jūras krasti. Latvijā ceturtdien, 1. maijā, sāksies meža uguns nedrošais laika posms. Meža uguns nedrošajā laika posmā noteikti dažādi aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu varētu tikt piemērota administratīvā, civiltiesiskā vai krimināla atbildība. Lai samazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas visiem iedzīvotājiem, uzturoties mežos un purvos, uguns nedrošajā laika posmā ir aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus, kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanās ārpus šīs vietas. Tāpat aizliegts atstāt ugunskurus bez uzraudzības, dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem vai veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Daugavpilī ir noslēgts līgums par centrālā parka rotaļu laukuma ierīču un aprīkojuma remontu, atjaunošanu, kā arī papildināšanu. Kopējās darba izmaksas gandrīz 210 000 eiro. Bērnu spēļu un rotaļu laukuma labiekārtošanu plānots pabeigt līdz 27. jūlijam. Lai garantētu bērnu drošību un veselību centrālā parka rotaļu laukumā, esošais aprīkojums tiks remontēts, atjaunots un papildināts, nodrošinot spēļu un rekreācijas zonas uzticamu lietošanu visās tās eksploatācijas laikā. Tehniski darbi ir sadalīti divās daļās – ierīču aprīkojuma remonts un atjaunošana, kā arī elementu papildināšana. Studijā bija Inga Zelča, par Ziņu bez robežām satura atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.